Sveiciens saules un vēja stāstos, es esmu Elīna Balckara, un šeit uz sarunām aicinu cilvēkus, kuru piedzīvojumus pavada saules un vēja enerģija. Šoreiz gan esam nedaudz citādā formātā kā ierasts, jo pie manis ir nevis viens, bet veseli 2 avantūristi, laulāti draugi, Kristīna un Kaspars Virsnīši. Čau! Čau! Ja mēs skatāmies jūsu Instagram profilos, ko es, protams, daru pirms es aicinu cilvēkus šeit ciemos, tad ir grūti nepamanīt to sauli starp jūsu izvēlēm, galamērķiem, jūsu ceļojumiem. Un tad mans pirmais jautājums, kas jums vispār ir saule, kāpēc tā saule jūs velk tā tuvāk visu laiku? Pirms dažām dienām Kaspars teica, ka ir sākusies grūta dzīve, jo ir pazudusi saule Latvijā. Vakar es to teicu. Jā. Jā, vakar es to teicu. Tas ir viss. Tas ir tā kā, man tas ir galvenais enerģijas avots. Kā beidzās saule, kā sākās rudens, tā sākās visādas problēmas ar veselību, kuņģi, migrēnas un tā tālāk. Un to es esmu secinājis tieši pēdējā gada laikā, jo es esmu izgājis visas iespējamās pārbaudes pavasarī. Tad, kad man, pavasarī pēc ziemas, tad, kad es biju nomocījies, tad es saprotu, ka man migrēnas lēkme ir bijusi varbūt 2 reizes. Tā kā tas ir tāds, basics. Man tas ir tā kā, varu neēst, bet iedodiet sauli. Pēdējā laikā es sākam domāt arī par tādiem vēsākiem galamērķiem, piemēram, Īslandi un Norvēģiju, bet pamatā vienmēr saule ir noteicošais. Mēs sekojam saulē, ir tā dziesma Following the Sun. Un mēs, uz kuru pusi saules, to pusi arī mēs. Tātad viens tā ir tāda pat fiziska vajadzība, un tā tas ir, ja mēs dabūnam ne tikai D vitamīnu, droši vien daudz ko citu no saulītes, bet kas ir tā emocija, ko jūs iegūstat tajās dienās, kad tā saule ir debesīs? Tu vari pat neiziet no mājas, bet ir tāda prieka sajūta, ka dzīvē viss ir vairāk vai mazāk kārtībā. Tā ir tā sajūta, kas pavada. Tu redzi, ir saule, cilvēks ir priecīgs, pat tad, ja ir jārisina sarežģīti jautājumi, un sarežģīti jautājumi jārisina tevi katru dienu, bet tas sniedz milzīgu prieku un reizē arī iedvesmu. Es pirms dažām dienām domāju par to, ka mēs pēdējā laikā ceļojam krietni mazāk nekā tas bija agrāk, saistībā ar dažādām dzīves pārmaiņām, kas mūsu ikdienā ir ienākušas. Un es saprotu, ka tā ir arī iedvesma, lai es radītu un idejas taptu par īstenību. Man ir ļoti vajadzīga saule un pabūt kaut kur ārpus tāda ierastā savu ikdienas skata, ko es ikdienā redzu pa logu, ko es ikdienā redzu ejot pa savu ielu, ka man ļoti, ļoti ir vajadzīga saulaina vieta, lai rastos idejas. Es tieši vakar sarakstījos ar savu māsu, viņa ir Itālijā, Venēcijā, un viņa saka, dieniņās, kā es nošauju greizi, kāpēc es neaizlidoju tevi satikt. Kur man bija prāts? Jo visu laiku šķita, ka, ir saule ļoti labi. Un tad, kad tā tikko pazūd, tā arī bija. Tā arī bija. Pietika aizbraukt tepat uz api, un viss, saulītes spīd, es tur līdz 12 naktī varēju strādāt. Un 7 jau būtu ārā laukā. Respektīvi, šodien no rīta tad jau pirmās ceļojuma idejas ir droši vien. Nē, šodien ir tā diena, kad ir atkal saule, iznācām ārā. Nē, šorīt bija tas rīts, kad bija tā, šodien vēl ir labi, atkal ir labi no rīta. Bija tā, jā. Jā, bet mums ir padomā ceļojums, citādāk mēs nespējam eksistēt un dzīvot. Ja tev nav priekšā kaut kas, uz kurien tu zini, ka tu varēsi pārslēgt to savu galvu traki domājošo nepārtraukti, tad ir ļoti, ļoti grūti dzīvot. Mums vismaz. Daudziem tā nav. Tas ir mūsu stāsts. Jūs braucat to sauli, meklējat dažādās zemēs, dažādās pasaules malās. Tajā pašā laikā jūs runājat arī par to saulīti, kas mums tepat ir vasarā Latvijā. Kā ir, vai saule citur spīd citādi? Jā, debesis arī citur izskatās citādas. Saule Āfrikā un saule Latvijā izskatās pavisam citādi. Āfrikā ir tāda dūmakainā debesis, kad saule ir kā tais paskartītais, vai reizēm, ja skaidrs debesis, tad pār tuksnesi tā noriet ļoti, ļoti spilgti un citādāk nekā Latvijā. Savukārt pie mums ir tās skaistās rozā kupenu debesis, kas zefīrs ir debesu pamalē. Bet Āfrikā, ir citādākas debesis. Arī Āzijā ir citādākas debesis. Un arī naktī tas šķiet kaut kā
tālākas nekā pie mums. Mēs esam par to domājuši. Iespējams, mēs kaut ko izgudrojam, un tā nemaz nav. Un dabas pētnieki teikt kaut ko citu. Tas ir atkarīgs no tā saules novietojuma. Mēs esam ziemeļos, viņi atrodas mums savādāk, un tur viņi atrodas savādāk. Jā, tuvāk Bet jā, saules atšķirās. Jā, tā ir viena un tā pati. Bet tas, kā mēs redzam to dažādās pasaules vietās. Tas, kā viņi izskatās, un tas, kā viņi silda, un tas, kā viņi eksponējās, atšķirās. Jums ir kāds tāds īpašās saules brīdis, kur jūs atceraties, vai tepat Latvijā, vai no ceļojumiem, kad saule jums ir parādījusies tādā paskatā, ka jums pilnīgi aizgrābās elpa, un jūs to mirklīt tā ielikāt kaut kur sevi un reiz par reizē varbūt atgriezties. Jā, tas bija Āfrikā. Es atceros tādu vienu ļoti spilgti. Futbols? Saulrietu, jā, futbols. Mēs braucām Senegāli, vai ne? Jā. Senegāli mēs braucām un ir zelta stunda, riet saule, un mēs apstājamies un kaut kur tālumā pāri laukam puikas spēlē futbolu, skan Āfrikas džambu ritmi. Ugunsgrēks blakus ir. Kā ugunsgrēks, meža ugunsgrēki, ko viņi sauc par kontrolētiem, bet tev deg, kur ir šosē, tev deg šitajā šosēs malā pamalē deg viss zeme. Tur spēlē puikas futbolu lielā tādā putekļainā laukā, un tur riet saule, un tas bija tāds... Jā, kaut kas tāds. Un es ļoti spilgti atceros pirmo reizi Āzijā, pirmo saulrietu Āzijā, jau pirms ļoti daudziem gadiem. Tur arī skaties, kā tā saule noriet, un tu nespēji noticēt, ka kaut ko tādu tu redzi. Jā, tur tas ir tāds vesels rituāls. Esot tur Āzijā pie okeāna, kad arī riet tajā pusē, kaut vai te pašā Marokā, kad riet tajā pusē, kad saule riet okeānā, tad tas ir tāds rituāls. Tu katru vakaru vienkārši skaties, kā saule riet, un pēkšņi tu to dari. Tas nav tā, ka tu būtu sektants vai tu aizrautos ar kaut kādām pārdabiskām lietām, bet vienkārši tas ir tāds, wow! Jā, katru vakaru mēs 3 mēnešus... Vienkārši katru vakaru tu apsēdies un skaties. Jā, mēs 3 mēnešus nodzīvojām 7 aizskatīt. Šrilankā, un tiešām kā uz tādu vakara kino seansu. Mēs katru vakaru Vakar panorāma. Jā, vakar panorāma. Jā, panorāma, tiešām panorāma. Un tā izmainās, un tu gaidi saulrietu, tu sēdi okeāna krastā, un tu skaties, jā, pavisam citādāk. Te mājās tu esi tādā skrējienā. Es tieši gribēju jautāt, bet mājās taču arī varētu skatīties tā šovakar saulrietis 6:50 vakarā. Jā, pilsētā gluži tu to saulrietu neskatīsies, viņš te kaut kur viņš tur krīt laukos, esot gan jau, ka var skatīties, un es tagad apēsot, esmu pāris dienas, pāris reizes arī sēdējis tajā nojumē un skatījies, kā viņš tur pār mežu aiziet. Tad svarīgi ir dabas klātbūtne. Jā, protams, saule, tas ir taču pārtavda daba. Jā, noteikti, jo pilsētā tu nepamani. Arī debesis pilsētā nav. Zvaigznes pilsētā neredz, jo pie mums, kā pie mums, šities platumgrādos zvaigznes arī ir skaistas, bet tas tikai tā, ka tu izbrauc ārā. Pilsētā tas vispār ir cits stāsts. Jā, tu noskrien saulrietu. Jā, tev ir trokšņi apkārt un viss kaut kādi citi šitie kairinātāji, lampas un skaņas un... Nav tāda svētā mirkļa, kurā tu esi, tu, saule un daba. Un viens mega iespaidīgs saules efekts ir tuksnesī no rīta. Tad, kad tu pamodies un ir kaut kādi tur, teiksim, +2 grādi, ir tā, ka riktīgi augsts. Un viņa tā saule lec. Un burtiski viņa iet uz augšu, un tev ir tāds sajūta, ka tev blakus stāv sildītājs, un viņu tā griež, pagriež ar vien vairāk, jo cik minūtēs viņa uziet augšā, kaut kādās, nezinu, 10, 20, kaut kādās minūtēs viņa uziet augšā, un tad tajā brīdī ir no 2 līdz 18. Es nezinu, cik grādiem tur pa dienu, protams, ir karsts, bet varētu tā būt, ka iedomājies, ka tajās 10, 20 minūtēs tev tā kā sildītāji ieslēdz, un tad arī tu sajūti to saules enerģiju. Jo tur vispār tev ir viss pliks, tur nav neviena elementa, kas uzsilst, ir augsts. Kāpas, jā. Ir augsts, vienkārši tu naktī guliši tāda no rīta pamodies, tu esi pamodies tāds stīvs, pilnīgi stīvs pārsalis kā prusaks. Un tad tā saulīte nāk virs un tā silda. Oh, yeah! Te tā kā piedzīmes te vēlreiz. Jā, saulrietis un saulēkts tuksnesī ir maģisks piedzīvojums. Jā. Arī tas Mauritānijā, ka mēs vilcienu ķērām, tas arī bija toreiz labs.
Jā, rūdas vilcienu lielo. Jā, tas arī bija, ka mēs tās brokastis ēdām, skatoties pa mūsu balkonu. Jā. Cik forši ir sakrāt šādus saulēktus un saulrietus un piedzīvot tos īpašās vietās ar īpašiem cilvēkiem, īpašās lokācijās, tajā skaitā jūs esat izdzīvojušies, tādus, es gribētu teikt, ilgākus laika periodus. Jūs neaizbraucat uz nedēļas nogali, jūs tā braucam uz 2 mēnešiem. un tas ir periods, kurā tu pagūsti izkāpt no tā sava ikdienas ritma un iekāpt kaut kādā pilnīgi citā. Iespējams, reizēm tas ir pat neritms, kurā tu iekāp kā nu kuram. Un, Kristīna, tu jau pieminēji to, ka tev vajag izveidināties, lai tu varētu atgriezties un būt šeit atkal ar savu radošo enerģiju un visu citu. Un katrs ceļojums, katra diena mūs maina, mēs mājās atgriežamies citādi. Un kā jūs skatāties uz to? Es saku sauli, bet patiesībā jūs domājat dzīvi, kuru mēs te ikdienā dzīvojam pēc tam, kad esat ieraudzījuši citas saules, citas dzīves, citus ritmus. Un tu atgriezies tāds piepildīts, spēka pilns, un tu spēj atkal darīt, tev ir vēlme darīt. Jo te, ka tu esi tādā ikdienā pavisam parastā, jo ikdiena ir parasta. Arī radošiem cilvēkiem ikdiena ir parasta. Tu vienkārši ej un dari lietas, lai tiktu uz priekšu un kaut kur nonāktu. Un tad, kad tu atbrauc, tu atved līdzi tādu piepildījumu. Mums tas ir ārkārtīgi svarīgi un vajadzīgi. Mēs vienkārši nespējam citādāk vispār funkcionēt. Mēs esam ļoti dažādi cilvēki. Cilvēki ir tādi, kuriem vajag mājas, tikai mājas un nekad nekur nedoties pasaulē, tikai būt savā drošajā vietā. Mājās tā kā uzpildās, jā. Vai ne? Jā, man ir ļoti svarīgas mājas, man patīk būt savās mājās, jo tur mēs esam radījuši vidi, kāda mums šķiet aizraujoša un gan sirdī, gan acīm tīkama, bet tādu piepildījumu, kad tu atbrauc un tu redzi kaut kā pavisam citādāk to savu dzīvi, uz mirkli, protams. Nebūsim naivi, tas ātri pagaist, jā, jo atbraucot, tad ir kaut kas ātri jāpadara, jāizdara, kaut kas jāuzrada, jo citādi tas atkal pagaist. Tas nav tā. Tu nevari aizbraukt vienā ceļojumā un domāt, ka būs piepildīts visai dzīvei. Jā, tu uzkrāji atmiņas, kā mēs stāstījām par šīm saulrieta vai saulēkta atmiņām, tādas mums ir, un tas ir tāds pavadonis dzīvē, bet tu nevari piepildīties visai dzīvei. Tev ir atkal jādodas, vismaz mūsu gadījumā, un mums ir draugi, kur ir tādi arī, kas ir izceļojuši visu pasauli un pat veduši cilvēku ceļojumos, un toreiz teica, vienā brīdī tev tas viss apnīk. Es visu laiku domāju, kurš būs tas brīdis? Vai par Reģiņu? Jā, labi, tas tikai Reģiņš, nevis draugi. Jā. Bet vai jautājums nebija par to, kā tu redzi pasauli pēc ceļojumiem? Kā tu redzi? Jā, kā tu redzi? Un kā tu redzi? Nē, bet tas jautājums par to, kā tu tagad stāstīji par to, ka vajag to, un tad te var darīt kaut ko. Nē, Kristīna teica arī par to, ka viņa jūtas vienkārši piepildītāk. Es domāju, tas jau maina arī to skatu uz tavu ikdienu kādu laiku. Tev patīk tā sava ikdiena atkal. Jo tu nogursti no tās rutīnas vienā brīdī. Tā vienkārši ir. Un tad tu pārslēdz sev kanālu, ko tu skaties, un tā atkal var būt piepildīts vienā multinītē. Mēs ar bērniem skatījāmies vienu multinīti, man liekas, Krūdu otrā daļa, un rītīgi sirsnīgi apsmējāmies, ka viens no alu laikmeta cilvēkiem, puisītis, viņam bija atkarība no loga. Viņš ieradās jaunā vietā un apsēdās pie loga un prasīja, kas tas ir. Tā kā ierāmēts, un tu redzi ārā skaistu dabas ainavu. Un cilvēks saka, logs, un tad viņš nesa līdzi tādu kvadrātiņu, un viņš teica, man vajag visu laiku logu, tā kā ekrānu, jā. Un mums vajag to logu, caur kuru paskatīties. Un tad es redzu arī šeit, tad man Rīga daudz vairāk patīk, man cilvēki daudz vairāk patīk, kas dzīvo Rīgā. Es pati sev vairāk patīk, tad, kad es esmu paskatījusies caur citu logu. Un tad man, bet ļoti, ļoti ilgu laiku nekur nedodoties un dzīvot šeit, tev sāk šķist vienkārši, ka kaut kas baigi nav kārtībā šeit. Vai nu arī tev sāk šķist, ka viss ir baigi? Tā kā ir divas galējības. Tas ir tas, kas pastāst par otru galējību. Tas ir tas, kas, tā kā tu redzi pasauli, tad tu redzi, atkal piemērs par draugiem, kas gan, tāpat kaut kur braukā gan ar mums kopā un pārliecināti. Man saka, nē, Rīgā viss ir fantastiski, kad es viņam saku, ka vecīt nav labi.
Un tā, kad tu aizbrauc uz, nezinu, nav jābrauc uz Šveici, ja? Kad tu aizbrauc uz Šveici, tad tu vispār saproti, ka nav labi. Vai pareizi, ka tu saproti, ka var būt pavisam daudz labāk. Un tad šovasar mums bija tāda, pareizi sakot, draugiem bija atklāts. Mēs diezgan daudz, mēs bijām 2 weekendus pēc kārtas Tallinā. Un tad viņi teica, pats, šoreiz iebraucot Juglā, es sapratu, ka nav labi. Bet viņš laiku man pārliecībā teica, ka nē, pie mums viss ir labi, viss notiek, pasties, skans, tas iela būvējās, viss ir forši. Nu jā, tas ir tas, ka tu redzot pasauli, tu redzi gan to, ka nav labi, un te pašā laikā tu arī redzi, ka viss ir labi. Nu, nevis viss, bet ka ir lietas, kas ir labi, ja? Ja cits tev, teiksim, cilvēki sūkstās par kaut kādām lietām, kas man liekas, come on, vecīt, tas ir all good. Es esmu bijis tur, kur viņiem māja ir sakrauta akmeņu čupa, un viņiem nav zemes pleķītes, kur izaud, viņiem nav vienkārši zemes, viņi dzīvo akmeņos, viņiem nekā nav, tas nav tā kā man, ja tagad viss būtu slikti, tad es kaut vai mežā atrastu tur, nezinu, 100 vai 200, 500 kvadrātmetrus, un es izdzīvotu, jo es izaudzētu to. Viņiem nav tāda opšana. Viņiem nav opšanas aiziet, nezinu, atrast miskastē vai atrast kaut kādu ekstra drēbi, ko uzvilkt. Lūk, tā kā, jā, tas tev to redzējumu paplašina abos virzienos. Gan tu redzi to, kas varētu būt labāk, gan tu zini, kā ir citur, un saproti, ka, par šito taču nav jēgas sūkstīties, viss ir forši, viss ir kruta. Viss ir ļoti labi salīdzinot ar tur kaut kādiem cilvēkiem. Un arī tā pašā laikā, un arī vēl viena lieta, kas, tas gan laikam attiecās uz tām citām kaut kādām vietām, kad cilvēki saka, viņi tur tādi vai šitādi, bet tā, ka tu esot ar viņiem, tu saproti, ka viņi ir tādi, tāpēc, ka viņiem vienkārši nav citas opcijas. Mēs šeit ar iespējām iet uz skolu, bērnu dārzu, galu galā, ja neko, tad aiziet sarunāt, kaut kur dabūt darbu, haltūru vai you name it, tad tu zini, ka viņam tur nav tāda iespēja, un tad mēs šeit tur nevaram apsaukāt, viņi tur slinki kaut ko, tur neko negrib darīt. Viņam nav ko darīt, viņam nav opciju. Mēs negribam darīt. Es neiešu strādāt. Kas tagad nav populāri? Traukus. Tagad traukus vairs mazgā tikai velni. Es neiešu mazgāt traukus. Tur viņš būtu priecīgs, ja viņš varētu mazgāt traukus un saņemt par to naudu un nopirkt ēdienu. Bet tā jau laikam cita tēma. Tas nav par to, kā tu redzi. Protams, tas jau atkal, kā tu redzi tās citas vietas. Bet, jā, tas, kad redzot pasauli, tu redzi šeit, kas var būt labāk un to, kas ir labi. Jā. Un par ko nav jāsūkstās, ka kaut kas ir slikti. Vai jūsuprāt, un vai jūsu dzīvēs ir vēl kaut kas tāds, kas jums palīdz iegūt šādu, es gribētu teikt, skatiena pagriezienu, ja to tā var saukt, kas palīdz ieraudzīt to savu ikdienu citādi, vai jums tā ir ceļošana un jūs nevarat atrast alternatīvu nekam citā, un tas vienkārši ir vitāli svarīgi, ka tas ceļojums ir un jūs varat ieraudzīt savu dzīvi no cita punkta. Tas ir vitāli svarīgi, absolūti. Mēs nevaram. Es tieši domāju, ka šobrīd ir tā dzīves posms, es studēju. Sākumā esmu students, un tu saproti, ka tu vairs nevari tā doties tik brīvi, kā tu esi kādreiz to darījis. Un tu saproti, cīnies ar sevi, jo tu gribi abas lietas. Tu gribi studēt, un tu gribi reizē arī doties, bet ir pavisam parastas ikdienas lietas. Tad, kad es saprotu, ka man vajag pārslēgt, es vienkārši eju ārā. Es eju. Man iešana ir kaut kas, kā es pārslēdzu, kā es iegūstu, kā es nomierinu sevi, kā es sasmeļos arī reizē jaunas idejas iespējams. Tu jau nevari visu laiku būt ceļojumos. Un man tas ir tāds, ka tev ir jāiet, būt tādā kustībā. Tas ir tas, kas man. Ko tu smejies? Tas izklausās gan drusku tā, ka kaut kas ir jāārstē, tā kā tam Forest Gumpam vai kas bija tas, kas tur gāja, jo man liekas, ka viņam nebija kaut kas kārtībā. Paldies, tev paldies. Labi, čauks. Man vajag iet. Jā, bet tā ir, tas ir tas, es esmu atradusi tepat tādu fiksu risinājumu, kas man palīdz. Es nevaru uzreiz ielikt lidmašīnā un nākamā dienā būt Venēcijā. Tas jau būtu vienkārši fantastiski, jā, bet ir arī kaut kāda
dzīves atbildības, no kurām tu nevari tā vienkārši paņemt un izlikt. Un tā ir iešana, jā. Kaspar, vai tev arī ir tāds risinājums? Jā, es, piemēram, šobrīd esmu atradis tādu, varbūt neapzināti, bet man tā ir iespēja kaut ko radīt un saprotot, iespējams, ka tas ir neapzināti, bet, piemēram, saprotot to, ka tuvākajā 5 gadē nebūs tāda aktīva vai tāda ilgo braucienu ceļošana, lai es to, piemēram, darīšu viens pats. Tad mums tagad ir lauku māja, un tas man ir risinājums, jo tas man arī, ja es varu radīt, es nevaru rutīnām, es vispār nevaru rutīnu izturēt. Un tur man ir iespēja izpausties, radīt, izzināt, kas ir ļoti līdzīgi tam pašam. Tu redzi, es eju, tu roc. Katram savs. Redzēt pārmaiņas, kas ir ļoti līdzīgi ceļošanai, jo tajā ceļošanā, kas man visvairāk patīk, ir tas, ka tu nosacīt katru dienu tev ir jauna bildīte, tev ir kaut kas jauns, tev ir kaut kādi jauni izaicinājumi, tev ir jauni piedzīvojumi, tev ir jauni cilvēki, jaunas satikšanās, jaunas izzināšanas. Tāpat arī tagad šī procesā, piemēram, vienalga, vai tas ir tur dzīvokļa remonts, vai tagad mēs būvējam māju un dārza radīšana. Tas ir tas, ka tev katru dienu ir kaut kas jauns, ir kaut kādi jaunas atklāsmes, jauni izaicinājumi, un tā rezultātā, un tam kaut kādā brīdī, tam ir pa vidu mazie uzvariņas un mazie mērķīši, tāpat kā ceļojumā, mēs tagad nonācām no A līdz B, un tad ir kaut kāds lielais, tu redz, mēs tagad nonācām tajā lielajā gala mērķī. Jā, man tas ir radīšana tāda. Es zinu, ka es nevaru, piemēram, strādāt birojā katru dienu. Vai tagad es ar arhitektu strādāju, es redzu, un es domāju, kā var visu katru dienu bakstīt tur to pogu, ting, 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 it kā tev mainās, bet pa lielām tev ir, visu laiku viens un tas pats. Tu piemini šo paredzamību pretstatā neparedzamībai, kas ir liela daļa no ceļojumiem. Neskatoties uz to, ka kaut kāds plāns ir, mēs visi zinām, ka tas plāns tur varbūt nebūt, dzīve dara savu un ceļojums kustina beigās pats sevi uz priekšu bieži vien. Garajos ceļojumos, ir īpaši tad, kad jūs ceļojat visi 4 kopā, nav kaut kāds brīdis, ka tā neparedzamība kļūst nogurdinoša? Ka gribētos zināt, ka tu vakarā būsi tajā savā mājā, dzīvoklī, nezinu, ieslēgs savu tur kaut kādu vannu palaidīs un ka tev viss būs zināms. Mēs oktobra beigās pirmo reizi dzīvē visi 4 dosimies ceļojumā, ko sauc par all-inclusive. Viss iekļauts, jo es teicu, ka es vairs nevaru. Man gribas bērniem parādīt, ka ceļošana nav tikai izdzīvošanas realitātes šovs, kurā tev ir jāpaliek sveikam un veselam. Labi, tas ir joku līmenī, protams. Mēs nepakļaujam viņas briesmām, bet... Tad, kad ja tev ir kaut kādas, 2-3 dienas pēc kārtas, kaut kādas, sauksim tā, lažas, kaut kas, kad tad liekas tā... Jā, kaut kas tur, drusiņ nepaplānoja tur viena diena. Varētu teikt, kaut kādā ziņā izčakarēt, jo tu neesi tā kā izdarījis, nevis izdarījis, bet neesi redzējis vai piedzīvojis, un tad tev liekas, mēs jau 2-3 dienas te maļamies, bet nav vēl bijis wow moments, tāpēc, ka mēs tur kaut ko nepadarījām. Varbūt tādās reizēs. Jā, mums ir tāds šī gada pavasaris Sicīlija. Tas bija kaut kāds ārprāts. Vienkārši viss aizgāja šķērsām, kas jau var aiziet. Es ar mazo bērnu biju Romā, slimnīcā. Atlidojāt slimi? Jā, mēs aizbraucām uz Romā slimnīcā, tur kļuva labāk, nonācām Sicīlijā un tur saslima es un meita. Tā, kad 6 dienas gultā, tad mēs aizlidojām. No 10? Jā, no 14 dienām, man liekas, 10 mēs slimojām visi, un es atlidoju mājās, un viņu aizbraucu uz slimnīcu. Tas viss bija tāds, ka mēs sakam, ja mēs pasakam Sicīliju, mēs saprotam, ka ir diezgan grūta situācija dzīvē. Jā, mums tēt viss ir Sicīlija. Bet, jā, un tad tu gribi mājās. Āfrikas brauciens, tas, kas mums bija 2 mēnešu gars, man arī bija vienā brīdī, tad, kad bērni slimo. Vai tu pats slimot, tad tu gribi mājās, tu gribi tai savā drošajā vidē, tu zini, kur ir palīdzība viena telefona zvana attālumā. Tādi jā, bet citādi nē. Pēc tādiem, kaut kas neiet. Tad, kad neiet, jā, bet pēc tādiem gariem ceļojumiem patiesībā,
kur mēs esam bijuši mēnešiem prom, ir īstenībā ļoti patīkami atgriezties mājās. Ir laba sajūta uz mirkli. Par cik ilgu mirkli mēs runājam? Mēs to mirkli vairāk kārt esam pieminējuši. Nu, cik ir jūs atbraucis, jūs esat sapildījušies, un tā baterija cik apmēram ilgi turās? Nu, tas ir baigi atkarīgs uz kāda hypa tu esi. Tagad es domāju, ja mēs atbrauksim no All Inclusive, ja, no All Inclusive, es domāju, ka mēs būsim mierīgi, jo man, piemēram, ir kaut kur tā kā kaut kur tā doma, ka ziemā vajadzētu aizbraukt ekspedīcijā uz Maroku, ar džipiem mēs neesam bijuši. Bet es jūtu, ka šobrīd tas nav rāviens tāds, ka es neeju ar pilnu pārliecību uz to, ka to vajag. Nu, tā kā varētu. Šoreiz, man liekas, ne, bet tad, kad kaut kādā brīdī, tad, kad es biju, vai mēs bijām uz tādu riktīgu ceļošanas hype, laikam jau izteikti es, jo man tāds kaut kāds tāds mērķis bija un doma, ka es varētu vispār visu laiku tikai braukt, nu, ka man nevajag šito regulāru life. Un tagad man drusku pat ir tā kā nevis trauma, bet kaut kādas tādas sāpes un ciešana, jo Kristīnai 5 gadi jāmācās, tagad ir tā māja vēl. Tur mēs esam piesieti, un es saprotu, ka māja tas nav 5 gadi, bet tas ir līdz nāvim mūs šķirs. Un tad man sākās tādi brīžiem, es tev starp citu šorīt teicu, ka man ir kaut kas, bet es nespēju pateikt, jo mēs neturpinājām. Šī ir tā lieta, ka man šobrīd es saprotu, ka es ar to māju tagad esmu tā kā nogriezis to savu brīvību kaut kādā ziņā par iespēju, brīvību un kaut kādu to savu nākotnes mērķi, kas man bija, kad es gribu tikai ceļot. Jā, man ir ļoti līdzīgi. Freedom. Un man ir tāds sajūta, ka es tagad, un jo tālāk es tajā es saprotu, ka tas tā nebūs, ka pēc 5 gadiem ķipa dārzs būs gatavs, un viss, tas tā nebūs. Gurķi nebūs jālaist. Nu, tad neiet runa par gurķiem, ja te iet runa par parku, ne? Un es saprotu, ka man katru gadu tur būs pavasarī, rudenī jābūt un jācērp viņi tie koki un tā tālāk. Bet jā, kaut kādā brīdī, kad uz tāda riktīga hypa bija, ka vajag maukt, kas tur kaut kādā ziņā sakrit ar to covidnieku visu. Pirms un arī pēc, tā, ka mēs sākām ar teltīm braukāt. Ar jumta teltīm, jā. Ar jumta teltīm, jā, ka sākām braukāt. Tad tas brīdis bijis. Nu, tajā gadā, covidnieka gadā, mēs izbraucām aprīlis, maijs, Spānija, Portugāla, atbraucām mājās. Un pēc 2 mēnešiem jau bijām Itālijā uz mēnesi. Nu jā, tā, kad tu esi tajā ritmā iegājis, tajā hype ritmā, tad tas short ir tas atelpas brīdis, vai kā mēs viņu nosauksim. Nu, vai tas brīdis, kad tev gribās jau atkal kaut ko. Jā, es tieši arī pirms dažām dienām domāju, esot lekcijā universitātē, un es domāju, man taču viss bija kārtībā. Es varēju doties, kur es vēlos, kad es vēlos, kaut kā to dzīvi mēs esam iekārtojuši tā, kas kādreiz šķita nereāli, ka tev var būt tāda brīvība. Ka es taču varu doties. Kam man šo vajadzēja? Kāpēc es sev ieliku kaut kādā tādā noteiktā rāmī, no kura es tik vienkārši nevaru izkāpt, ka ir tās studijas. Un tad es domāju, bet arī šo es vēlos, šis arī man interesē. Es nevaru uz to skatīties kā uz ierobežojošu tādu. Tas iespējams ir tāds nākotnes iespēju paverošs notikums manā dzīvē, ka es studēju. Un jā, bet ir tāda tirgošanās ar sevi, ka tas rāviens pēc brīvības ir tik milzīgs, kuru grūti tā apvaldīt un noturēt. Un tas mirklis, kad tu atbrauc, reizēm ir tā, ka mēnešiem nekur tu negribi doties. Un reizēm tu lido mājās un saproti, kāpēc es to daru tagad. Jā, kāpēc lidoju mājās, nevis kaut kur tālāk. Jā, kāpēc man tagad tas tā kā bija jādara? Bija kādas reizes, kad mēs lidojam un bija, gribās mājās, negribas tādas reizes. Bet tad, kad paliek grūti, tu arī sāki pēc Indijas. Es atceros, mēs 3 mēnešus noceļojām Indijā, un te pēdējā vakarā pirms lidojuma mēs braucām mājās no Agras uz Delī ar bērnu. Amēlija bija maza, kur viņai bija slikti, viņa vēma vilcienā, un tu saproti, es gribu mājās, es šo visu negribu, man nevajag, es gribu savā drošajā vidē. Un tad atbrauc un kādu laiku es vienkārši, labi. Jā. Un šobrīd arī šobrīd tāds, kā lai to pasaka, nomierinošais un tas, ka tu apzinies, ka nav īsti iespēja arī tā braukāt, kā mēs braucām tur pirms 4 gadiem, bet tas Kamēlija ir 9. klase, un viņa negrib, un es arī saprotu, ka viņai vajag būt skolā. Jau pagājušais gads, 8. 9. Jau ir grūti. Viņai ir grūti, jā. Pirms tam tur, 5. klasē, tur tās mācības vienkāršākas, bet tagad viņai vienkārši vajag. Un tad tu saproti, protams, tu jau vari sev iznest smadzenes, un kāpēc tam bērnam jāmācās, es tagad nekur nevaram braukt, vai tur bubināt, vai ne pie sevis. Bet tu tā saproti, ka tas tagad ir svarīgi, līdz ar to saproti, ka nav opcijas. Nav opcijas. Nedēļa jau tagad, un mēs brauksim uz nedēļu prom.
nedēļa jau tas priekš, viņas tā kā ir daudz. Sarežģīti jau. Sarežģīti, jā. Pirms tam tur 2 mēnešus, attālināt visu mājās. Jā, bet tas arī ieviesa, zini, kā pandēmija ieviesa arī savas korekcijas, ka pēkšņi visi saprata, ka var attālināt. Ka var visu kaut ko darīt dzīvē attālināt, vai jā, ne? Tas izmainīja, jā. Lai gan robežas bija ciet, bet mēs sapratām, ka pēc tam mūsu dzīve īstenībā šobrīd ir elastīgāka. Bet jūs pieminējāt bērnus arī iepriekš jau sākumā par to brīdi, kad gribas mājās, kad bērni slimi vai paši slimi un citādi. Un es gribu vēl paspēt nedaudz parunāt tieši par to ceļošanu kopā un dalīšanos, jo ceļot ar bērniem, es nezinu, kāds ir, es tikai bērnu pozīcijā biju savā dzīvē, bet es pieļauju, ka tas nav tas pats vienkāršākais, ir īpaši, ja bērni ir droši vien mazi. Jūs esat izvēlējušies doties arī garos un ne tajos vienkāršākajos ceļojumos, bet tomēr visi kopā. Ko jums nozīmē tā iespēja dalīties piedzīvojumā, būt kopā šajās pieredzēs, ka jūs esat gatavi iziet tām grūtībām, bet lai jūs būtu visi tajā saulrieta mirklī? Man liekas, ka tās grūtības vairāk ir bērniem, nevis mums. Jo mēs ik laikam saprotam, ka tas viņiem ir tāds... tā kā mēs jau to gribam. Viņi iespējams to negrib. Amēlija taču negrib pēdējos gadus visu to. Bet ir kaut kādi braucieni, kurus viņi grib, bet ir braucieni, kurus viņi taču negrib. Jā, tāda Rumānija, teica, kratīties pa bezceļiem, vienkārši pa mežiem un kalniem. Viņa teica, jā, ļoti skaisti. Viņa saka, bet man nevajag to bezceļu braukšanu. Tas nav man. Un mēs atkal kaut kā neesam iedomājušies, ka mēs varētu viņus atstāt. Kam atstāt? Kur atstāt, kāpēc atstāt. Un mēs ir bijuši braucieni mums divatā, lai gan pirmo reizi divatā mēs tādā, man šķiet, 10 dienu braucienā aizbraucām. Amēlijai jau bija 10, kādi 11 un kaut kas tāds. Jā. Un, mēs tā nekad nebijām iedomājušies, ka mēs viņus varētu atstāt kaut kur. Un es negribētu, ka mani atstāja. Es negribētu kaut kur palikt. Es gribētu kopā ar vecākiem. Es atceros, mana mamma ļoti daudz ceļoja, kad es biju bērns. Un tad nebija vispār tāda, man liekas, saprašana par to, ka tu vari ņemt līdzi bērnu. Es atceros pat tādus teicienus, ka ceļošana nav bērniem. Kaut ko tādu. Un man gribas, lai viņi redz šo pasauli visā dažādībā, ka tas, ko viņi šeit redz, nav vienīga patiesība. Un kaut kā man šķiet, ar to ceļošanu mēs esam viņiem iedevuši labas lietas. Norūdījuši. Bet reizē arī Amēlija, viņa tā kaut kā mazāk aizspriedumaini lūkojas uz cilvēkiem. Daudz mazāk. Mūsos braucot pasaulē, man šķiet, es taču braucu, un es taču esmu lasījusi daudz un vispār izglītojusi, un es taču esmu bez aizspriedumu cilvēks. Pilnīgi nē, tu aizbrauc uz Āfriku un tu saproti, ka tevī ir šie aizspriedumi. Tu gribi vai nē, tevī tie ir. Tev pašam nepatīk tas, kā tu sevi ieraugi, un tas, ko tu nodomā, un varbūt pat pasaki. Un mūsu bērniem daudz vienkāršāk ar to ir. Viņi pieņem citādo daudz brīvāk, daudz vienkāršāk. Viņi pat nevis nepieņem. Tas nav tā, ka viņi pieņem. Zin, kā, mēs pieņemam, jo mēs augām tur Sovietu Unionu, pēc tam mēs augām tādā vidē. Tā kā viņiem, viņa no bērnības redzējuši, ka ir dažādi cilvēki. Nevis kāds, kurš ir dzīvojis tikai šitien, tepat nav jādzīvo Purčikā, te centrā, un te viņam pēkšņi tagad parādās kaut kāds melns kaimiņus, viņam, kas tas tāds? Kas tas tāds? Cilvēks. Tas, ka viņš tur ir talibāns vai šitais, jā, viņš ir, bet tas ir, līdz ar, un viņai nav tāds, viņa ir tik ļoti, kā to pateikt, antirasistiska, ka tu nedod Dievs, es pateikšu kaut ko, kaut vai, tā kā... Es negribu, lai tu kaut ko saki. Es te neteikšu, bet tā kā jokojot tur, par kaut kādiem šitiem, kas ārzemniekiem, kas mums ir pilna Rīga, nedod Dievs. Tu esi tāds tēti, tu esi šitāds, es negribu ar tevi runāt. Un tā. Nedrīkst pat vispār neko slikti pateikt, jo viņai viss ir vienāds. Jā, viņa uztver to kaut kā, tāpēc, ka viņa ir redzējusi to cilvēku dažādību. Viņai nešķiet, ka viens pareizais cilvēku veids ir gaišmatains ar zilām acīm. Vai rase, vai zemāka rase, vai tur tas, vai šitais, vai tas tur tāds. Un tas, kad viņi...
viena lieta, ka mums arī nekad tas nav sagādājis nekādas grūtības. Nav bijis tā kā citi vecāki saka, ar bērniem tur pēriens, tur vēl, es netikšu galā, vēl kaut ko. Nē, šis ceļojums nav ar bērniem. Mums nav neviens bijis, bet tam varētu būt iemesls tādi, kad viņi tiek vazāti no 3 mēnešu vecuma, tiek vazāts mašīnā, un viņam, piemēram, braukt mašīnā, tas tāpat kā, es nezinu, tev no rīta iztīrīt zobus. Jābrauc, braucam, brauksi līdzi mums turiem, davai braucam, cik 4 stundas, 4 dienas braucam. Un tāpat Amēlija tur no tā 2 gadu vecuma pirmoreiz mēs aizbraucām uz Indiju uz tiem 3 mēnešiem, kur viņi tika staipīti kā 3. soma līdzi. Viņi ir norūdījušies un viņiem nav tāds, tas nesagādā neko, un līdz ar to tas nesagādā mums sarežģījumus. Jo nav tā, ka bērns pēkšņi, tagad bērnam vajag pagulēt pusdienas laiku, un tagad ir pēriens, kur to bērnu nolikt. Amēlija atrod pati stūrīti, kur, tagad jau vairs ne, bet kaut kādā tur... 6, 7, 8 gadu vecumā. Ja viņi grib gulēt, es zinu, viņi pie maniem veikalā vienkārši atrod kaut kur jogas matracīti, izrullē un aizgāja pagulēt dienas vidū. Cilvēki nāca veikalā un skatījās, rādīja ar pirkstu. Tā kā tas, ka mēs viņus no tās bērnības vazājam un esam norūdījuši, tas tā kā mums arī nesagādā. Tas padara mums to ceļošanu kopā vienkāršāku. Nē, protams, mēs arī, ka pirmo... normalitāte. Viņa nečīks, ka tagad man jāguļ ir uz grīdas, nevis gultā. Viņa ir pieradusi, jā. Līdz ar to mums arī nav problēma. Šovakar neatradām, kur gulēt, gulēsim mašīnā. Gulēsim mašīnā, jo uzdevums ir gulēt, nevis uzdevums ir... gulēt gultā vai kaut ko tur vēl sarežģīt. Vajag izgulēties, ja vajag izgulēties, tad vajag izgulēties, vajag atrast labāko veidu, kā izgulēties. Šobrīd mums ir šādi apstākļi. Šajos apstākļos mēs atrodam labāko veidu, lai izgulētos. Ne, protams, bet no otras puses ir tas, es atceros, mēs pirmoreiz aizlidojām divatā, mēs uz Ņujorku. Un es saprotu, tu esi atbildīgs tikai par sevi. Man atkal tā atbildības sajūta, ka tu zini, ka tu ved līdz bērnu, tu esi atbildīgs par viņu drošību, par viņu veselību, par viņu labbūtību, un tad tu pēkšņi saproti, lai viņam viss ir labi. Šo vārdu cilvēks bija tikai dzirdējis runāt par dzīvniekiem. Tieši? Nē, tas tagad. Tu man tagad kaut ko. Par pjaumas. Nē, lai viņiem ir laba būšana un tā atbildība. Manī ir milzīga atbildības deva un tas, jā, ka tu esi viens pats kaut kur, tu saproti, tu atbildi tikai par sevi. Es arī šovasar biju viena Dienvidkorejā un tu saproti, es tikai par sevi. Ja man nav par tavu labbūtību. Jā. Tava labbūtība man nesatrauc tajā brīdī. Ja. Bet es saprotu, tas ir ļoti viegli, protams. Jā, jo tie bērni jau pilnīgi katrā braucienā viņi slimo. Jo tas brauciens jau ir tā pati tava ikdiena. Un tagad Rumānijā vasarā... Nē, viņi bija sveiki veseli. Jā, laikam pirmais. Vienmēr tāpēc... ir līdzi antibiotikas. Jā, jūs stāstat, un es klausos, un man šķiet, ka tā jau ir, ka caur tām it kā grūtībām, un to atbildības uzņemšanos visu citu, tu iemācies lietas, kas pēc tam nodara arī tajā vienkāršajā ikdienā, un tas tāds tā kā izturīgāks nedaudz šķiet, un nav tad jāprasa, vai man būs tikai tāda un tāda gulta, jo es zinu, un esmu pieredzējusi, ka varu pagulēt visu kaut kur. Diemžēl mūsu saruna jau ritinās uz otru pusi, bet es vēl pašu pēdējo jautājumu jums gribu uzdot. Es šeit esmu runājusi ar diezgan daudz sportistiem un aktīvās atpūtas piekritējiem, kuri bieži vien trenējas kādam konkrētam mērķim, neatlaidīgi uz to iet un darbojās. Bet jūsu piedzīvojumi vienalga, vai tā ir Āfrika, Spānija, Portugāle, arī tie ir tādi mērķi, uz kuriem ir jāiet un jāgatavojas. Nevar vienmēr gluži vienkārši iesaisties neeksistējušā kemperī, ja tas kempers jāuzbūvē jūsu gadījumā un jāsaorganizē dzīve, lai var aizbraukt tā prom. Kas jums palīdz saglabāt to neatlaidību, lai piepildītu tos savus izsapņotos sapņus? Jo skatoties un klausoties jūsos šķiet, ka, jūs sapņojat daudz, bet jums arī sanāk realizēt. Tāda neatlaidīga darīšana, vienkārši katru dienu kaut ko darīt tā labā, tā virzienā. Ja tu ej uz šo vērķi, kā šobrīd es studēju, tu katru dienu mācies. Lai tu tiktu pie šīs izglītības, lai tu būtu labs profesionāls, tev katru dienu ir jāiegulda noteikts laiks tajā, lai tu tas
tiktu padarīts. Mēs neticam tādai sapņošanai. Jā, ir skaisti pasapņot, bet ja tu neko nedari, ja tu nepiecelies un nesāc veikt darbības, tas nekad nenotiks. Vienkārši nekad nenotiks. Nekas nenokrīt no gaisa. Nav, es zinu, ka šobrīd ir ļoti aktuāli runāt par manifestēšanu. Nē, viss ir manifestācija. Viss sākas ar manifestāciju. Un tas strādā. Mēs braucam un es saku, un Amēlija saka, varētu šonakt palikt upes gultnē. Un mēs tajā vakarā paliekam upes gultnē, jo manifestācija strādā. Jā, bet tu skaties kartē, kur ir tā upe vai vispār upe. Tā kaut kur kaimiņos ir. Vēl viena lieta ir nesarežģīt to. Saproti, bet tagad kāds, tagad tur, nezinu, gribu aizbraukt uz Ņujorku. Un tas sarežģīt tur. Take it easy. Just go with the flow arī. Tas arī ir viens ir šī mērķtiecība, par ko Kristīna runāja, bet tas ir nesarežģīt. Nenopērst tās kurpes, es nezinu, neaizēju, neizdzert to kafiju, atliec to. Arī nesarežģīt attiecībā uz šo kaut kādu konkrēto mērķi vai ceļojumu, kā piemēram. Iespējams, ka ja mēs tam pie mūsu tam Āfrikas ceļojumiem, mēs tur būtu baigi, skrupulozi, gatavojušies, visu apzinājuši, izzinājuši, iespējams, ka mēs nekur neaizbrauktu, jo tur ir tik daudz lietas. Mēs izbraucām no Rīgas, mums nebija karnete. Karnete tas ir dokuments, kurš tev dod iespēju iebraukt sākot no Senegālā. Ne, no Mauritānijas Senegālā, jā. No Mauritānijā nav vajadzīga. No Mauritānijas Senegālā. Braucot lejā, sākot no Senegālas, tālāk visās valstīs vajag karneti. Mums viņa nebija. Un principā nevar braukt, jo tev nav biļete autobusam. Kāpēc mums viņa nebija? Tāpēc, ka mēs nebijām katrā tajā detaļā iedziļinājušies. Maucām, brauksim. Un nezinu, tas man liekas bija burtiski tur 3 dienas pirmajā nedēļā. Jā, tu saproti, lai sakārtot to, tas prasa nedēļas. Par to karneti, tas vajag tur tas. Bet mēs nevienā brīdī, tā kā, nav tā karneta nav, bet mēs nevienā brīdī, tā kā neapsvērām domu, ka, nav karnetes, tad nebraucām. Mēs vienkārši izbraucām, un tad Lietuvā mēs sākām par to runāt. Es viņai saku, klausies, labi, mums nav tā karta, ko tu domā? Es saku, jā, tāpat kā es, ka gan jau, ka piekukuļosim vai kaut ko sarunāsim, nedāvā maucam. Līdz ar to nesarežģīt arī sev, nevajag taisīt no... Mēs nepiekukuļojam, ir arī legāls veids, kā to izdarīt. Tas bija kukulis, tikai legāls kukulis. Jā. Kā tas bija legāls? Tas ir kā visas lielās Āfrika ekoreizes darbojās, un arī Parīze Dakāra, kā darbojas. Nesarežģīt, nesadomāt, ka tagad, ja man vajag braukt overlandingā uz... lai es izbrauktu overlandingu pa Balkāniem, piemēram, nesadomāties, ka man vajag mašīnu pa 50,000, man viņai tur vajag šitādas vai tādas riepas, šito vai to vai vēl kaut ko. Hei! Var izdarīt arī start where you are, use what you got. Yeah. Un tad jau tu redzēsi. Saproti, bet daudzi cilvēki, viņam ir ceļojums, un viņš tur tagad, viņam vajag jauno koferi. Es nevaru braukt, tāpēc, ka es nevaru nopirkt to dārgo koferi. Vai tur man vajag outfitu, lai es brauktu uz New York un blā, blā, blā. Nesarežģīt lietas. Just go, enjoy. Un arī ar tādām... milzīgām ekspektācijām nedoties kaut kur. Jā, tas nedoties, tu aizdosies ar ekspektācijām. Tad, ja tu esi saskatījies filmas par Maroku, kā tur baldahīna vējā plīvos vecēs. Tikai filmā. Un atceries, ka tās ir filmas. Ja tu esi saskatījies par Ņujorku, tad atceries, ka labi, kādam tas būs tā kā filmās, bet visdrīzāk tev tā nebūs, jo tev nebūs tur 15 miljoni līdzi kontā, lai tu varētu pašaut vaļā. Ņujorkā ir labāk, jo tur Ņujorkā ir ļoti daudz filmas, tur var atrast visādus scenārijus. Visādus scenārijus. Man nebija kā šajā filmā tur par bagātajiem juristiem, man bija tur par, nezinu, par ielu dzīvi. Man bija kā filmā Ņujorkā. Jā, nesafanoties, nesaskatīties bildītes, būsim ļoti reāli, ka bildītes ir ar filtriem daudz, kur Google atrodamās, un arī daudz, kas ir uzlabot, un tu aizbraucot uz vietas, ir nedaudz citādāk. Braukt bez tādām milzīgām gaidām par to, kā man tagad būs. Nebraukt uz Indiju ar domu, ka tu brauc uz Svēto zemi, skaidrs, ka tu brauc uz miskasti.
skaidrs. Nevis, es braucu uz Svēto zemi. Es atceros toreiz, kad es pirmo Tas bija tavs. Es biju tāds satraucies, ka Visi meditēs un visi būs jogas, viņš tā izdomājis. Es tā iedomājos, un kā visi tur, un vēl pēc tas nav šodien, kad tev ir internets superaktīvs. Tas ir jau 15 gadu atpakaļ, vai 10, vai 15, 13. Un tas bija viens, man likās, ka es braucu, tur visi lidos pa virsu svētie. Un otrs man bija tas, ko bija sastāstījuši. Tie, kas tur nekad nebija bijuši, ka tu izies no lidostas, un tur uzreiz būs, tur, nezinu, ar nogrieztu kāju viens, un viens tur nosprādzis, un vēl kaut ko, un kakā iekāpsi, un es tā arī iedomājos. Bet tad man tāds, pirms pašas nolaišanās patiesībā viens uz blakus sēdošais, viņš kaut ko sākām runāt, tur pirmo reizi, vai es saku, jā, pirmo reizi, viņš just go with open heart, un tad kaut kā viņš man tā, es nezinu, kāpēc man liekas, ka viņš man tā kā nomierināja. Un es tajā lidostā nākot ārā nesagaidīju tur to govs kaku sev uz galvas un to beigto. Bija traki, jā, bet viņš man tās expectations tā kā izdzēs. Jā, nevajag expectations. Brauciet un saskatiet ar savām acīm. Nevis to, ko tev ir pateicis Jānis Pēters vai ko tu izlasījis tur. Vai tas ir viņa redzējums? Vai to, ko esat jūs šodien pastāstījuši? Jūs klausītāji neredzēsiet tādu saulrietu, kā redzējuši šīs dienas. Ko mēs sakām, pārbaudiet paši. Tieši tā, paldies jums liels par sarunu, lai jums izdodas gan all-inclusive, gan visi pārējie ceļojumi, kurus jūs plānojat un piedzīvojam arī tepat Latvijā, jo es domāju, ka arī tie jums netrūkst. Paldies jums! Paldies tev! Paldies!